Jā, tātad atgādināsim, kas ir Longenesis. Mēs esam vadošais digitālās veselības jaunatnes Baltijā. Mūsu tehnoloģijas šodien ir sniegusi iespēju iesaistīt jau vairāk nekā 750,000 pacientus visā pasaulē. Tostarp arī Latvijā, kā arī mūsu digitālajiem rīkam ir jau vairāk nekā 160 lietošanas piemēri no veselības aprūpes iestādēm visā pasaulē. Mūsu risinājums jau uz doto brīdi tiek izmantots vairāk nekā 10 ārstniecības jomās. Un mazāk svarīgi ir arī tas, ka mums ir vairākas sadarbības ar pasaules līmeņa farmācijas uzņēmumiem tieši pētījumos, jo būtībā mūsu platforma ir būvēta iesaistē no abām pusēm. Tā teikt, viena puse ir veselības aprūpes iestādes, un otra ir farmācijas uzņēmumi, kas vairāk notiek tieši pētījumu veikšanā. 2023. gadā esam izgājuši ISO certifikācijas, kas apliecina mūsu uzņēmumu labo praksi darbā ar veselības datiem, ieskaitot spēju nodrošināt datu privātumu un drošības augstākos standartus. Tāpat laikā iespēju robežās mēs esam elastīgi un varam pielāgot savu pieeju, lai ne tikai atrisinātu pašreizējās problēmas, ar kurām varbūt saskarties, bet arī esam gatavi veicināt inovācijas un izaugsmi jūsu veselības aprūpes iestādē. Tālāk pastāstīšu un nākamajos slaidos uzskatām arī parādīšu par mūsu radīto platformu. Ar Longenesis platformas palīdzību mēs nodrošinām pacientu radīto veselības datu pārvaldību ārpus tradicionālās klīniskās vides, kas citiem vārdiem sakot, ir risinājums, kas palīdz aizstāt manuālus, bieži vien neefektīvus procesus ar digitāli izveidotiem pacientu aprūpes ceļiem. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis skaidrs – izstrādāt tādu digitālo platformu, kas atbalsta proaktīvu, personalizētu un galvenokārt uz vērtībām balstītu veselības aprūpi. Nodrošinot ātru datu apmaiņu par pacientu veselības stāvokli, pieredzi un sniedzot izglītojošu informāciju, Longenesis nodrošina veselības aprūpes iestādes personālam un tā skaitā pacientiem reālaika informācijas saņemšanu, kas savukārt kopumā veicina veselības aprūpes kvalitāti, vienlaikus samazinot kā izmaksas, tā arī aizstājot neefektīvus procesus ar digitāliem pacientu ceļiem. Tā rezultātā mēs esam radījuši vairākus risinājumus veselības aprūpes iestādēm, un nākamajos slaidos par tiem pastāstīšu arī padziļinātāk. Runājot par pacientu aprūpes ceļu, mēs palīdzam veselības aprūpes iestādēm digitalizēt veselības aprūpes sniegšanu. Tas ievērojami palīdz aizstāt manuālus, dārgus procesus ar automatizētiem un racionalizētiem digitāliem aprūpes ceļiem. Digitālajā aprūpes ceļi uzrauga, vienlaikus atbalsta un iesaista pacientus visā aprūpes ceļā, veicinot ērtību pacientiem un medicīnas personālam, vienlaikus krietni samazinot administratīvo slogu un izmaksas, kā arī nemazāk svarīgs fakts – ilgtspējīgi rūpējoties par apkārtējo vidi. Vēlos pieminēt arī to, ka mūsu komanda aktīvi strādā pie bagātīgas digitālo ceļu tā saucamās bibliotēkas, kas klientiem, veselības aprūpes iestādēm ļauj ātri un vienkārši uzsākt darbu, izmantojot iepriekš izveidotus un valstiski vai starptautiski validētus digitālos pacientu aprūpes ceļus. Kā vienu no piemēriem spilgtākajiem pēdējā laikā vēlos parādīt mūsu komandas izveidoto Manchesteras triāžas modulu vizualizācijā pa labi, kas ievērojami atslogo veselības aprūpes iestādes uzņemšanas nodaļu, tādējādi automātiski triažējot pacientus un galvenokārt efektīvi pārvaldot pacientu plūsmu uzņemšanas nodaļā. Kā redzat, vizualizācijā ir skaidri redzams pēc sarkanajiem karogiem, kuriem pacientiem ir jāsniedz tūlītēja palīdzība. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes un izmaksu ziņā efektīvu veselības aprūpi, tad mūsuprāt veselības aprūpes iestādēm ir jāspēj izvērtēt un apkopot pacientu ziņotos mērījumus. Kā redzat, vizualizācijā pa labi, Longenesis ir risinājums, kas ļauj pārvērst neapstrādātus pacientu ziņoto iznākumu, jeb angliski PROM, datus praktiski izmantojamā informācijā un svarīgos atklājumus. Interaktīvās diagrammas un pārskati parāda PROM rezultātu tendences gan individuālā, gan populācijas līmenī ar interaktīviem brīdinājumiem, jeb sarkanajiem karogiem, kas norāda uz augsta riska pacientiem un klīniski nozīmīgām veselības stāvokļa izmaiņām. Mūsuprāt, ir svarīgi mērīt pacientu ziņotos iznākumus, jo pirmkārt tas kopumā veicina veselības aprūpi caur uzlabotu saziņu, kopīgu lēmumu pieņemšanu un palielinātu pacientu apmierinātību. Otrkārt, tiek veicināta pacientu veselības stāvokļa uzlabošanās caur agrīno komplikāciju atklāšanu un novēršanu, caur personalizētāku un efektīvāku aprūpi, kā arī tādu problēmu risināšanu, kas uzlabot dzīves kvalitātes rādītājus. Un treškārt, tas ir izmaksu ietaupījums veselības aprūpes iestādēm, jo patiesībā tiek krietni samazināts administratīvais sloks,
tiek mazāk sniegt tāda veselības aprūpas pakalpojuma, kas nesniedz pievienoto vērtību, kā arī mazāk ir neatliekamās medicīnas apmeklējumi un atkārtot hospitalizāciju. Ar nākamo šo slaidu vēlos uzskatām parādīt, kā strādā Longenesis platforma. Longenesis Engage ir gan pacientiem, gan veselības aprūpas iestādēm draudzīga tiešsaistes platforma, kas ļauj vienkārši apkopot pacientu ziņotos mērījumus un reāli laikā par tiem ziņot veselības aprūpas speciālistiem. Ja mēs skatāmies uz kreiso pusi, tad no pacientu skata mūsu platforma veselības aprūpas iestādes vārdā automātiski sazinās ar pacientiem, izmantojot SMS vai e-pastu. Tādā veidā nosūtot saites uz pacientu digitālajiem ziņotajiem mērījumiem. Pacienti tādā veidā ļoti ērti ziņo par savu veselības stāvokli, izmantojot savus ierīces, neatkarīgi arī no atrašanās vietas. Galvenās funkcijas platforma nav jālejopielādē, un platformā ir interaktivitātes elementi, kas krietni pārsniedz vienkāršas aptaujas un nodrošina ērtu informācijas ievadi pacientam. Savukārt, ja mēs skatāmies labajā pusītē, tad no veselības aprūpas iestādes puses Longenesis platforma veselības aprūpas iestādēm ir centralizēts portāls, kas pārvērš pacientu ziņoto iznākumu datus jēgpilnās atziņās, izmantojot reālaika vadības paneli, par ko iepriekš jau stāstīju. Iestatīšana ir pavisam vienkārša un ātra. Longenesis komanda palīdz izveidot un iestatīt pacientu ceļus, kā arī apmāca veselības aprūpas iestādes personālu rīkoties ar šo platformu. Galvenās funkcijas, tas ir centralizēts portāls, kā jau minēju, iestatīšana ir pavisam vienkārša un ātra, uzstādīšana vidēji notiek 1 līdz 2 nedēļu laikā, un platformas lietošanai ir iespējami dažādi arī norēķina termiņi. Ir labi zināms, ka pacienta apmierinātība un veselības aprūpas pieredze ir tieši saistīta ar klīniskiem rezultātiem. Tomēr pacientu aprūpas un pieredzes uzlabošana sāks ar tās mērīšanu. Izmantojot mūsu digitālo risinājumu, tiek nodrošināta pacientu ziņotās pieredzes mērījumu, jeb PREM, ievākšanu, apkopošanu un analīzi, sniedzot jums efektīvus ieskatu klīniskajā jomā. Izmantojot šos pacientu pieredzes mērījumus, veselības aprūpas iestādes var identificēt, kā stiprās tā vājās puses savā veselības aprūpas procesā, kas kopumā arī uzlabos pacientu pieredzi veselības aprūpas iestādēm. Un visbeidzot, atsaucoties uz manas sākumā minēto prezentēto digitālo pacientu aprūpas ceļu, es vēlos pastāstīt par to, kā veselības aprūpas iestādes var izveidot pilnīgu digitālo risinājumu pacientu uzraudzībai un pārvaldībai ārpus slimnīcas telpām, izmantojot Longenesis attālinātās uzraudzības risinājumu. Mēs varam palīdzēt jūsu pacientiem justies atbalstītiem un aprūpētiem, atrodoties savās mājās, pat pēc tam, kad tie ir izrakstīti no slimnīcas. Šim kā piemēram labajā pusē vizualizācijā redzat PHQ-9 aptauju, ko var izmantot kā pēcdzemdību depresijas riska aptauju, kas var kalpot kā viens no posmēniekšu digitālā dzemdību aprūpes ceļa pēcdzemdību periodā, kad pacienti ir izrakstīti no slimnīcas un jau atrodas mājās. Aprūpes pārēja no slimnīcas uz mājām patiesībā maina veidu, kā pacientiem tiek sniegta veselības aprūpe. Kā redzat vizualizācijā pa labi, kur ir redzams krūtsvēju pacientu ceļš, sākot no izglītojoša materiāla nosūtīšanas Longenesis platformā līdz pat veselības stāvokļa rezultātu novērtēšanai un analīzē, izmantojot dažādas pašnovērtējuma anketas. Tādā veidā mēs varam palīdzēt nodrošināt pacientu un veselības aprūpas iestāžu veiksmīgu attālināto saskari. Tas arī īsumā būtu no manas puses par Longenesis viss. Tālāk došu vārdu kolēģei Gunarai Esenbergai no Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas. Labdien! Mēs ar Longenesis strādājam jau vairākus gadus, kopš nākamo slaidu lūdzu. Kopš 2001. gada mēs daļa no pacientu pieredzes izmantojam tieši Longenesis platformu, jo stacionētiem mēs gan izmantojam SPKC, jo SPKC arī tālāk apkopo visu arī pārējās slimnīcas, kā arī mēs izmantojam veselības stāvokļa noteikšanai, kas jau ir, ko mēs lietojam caur mūsu pacientu portālu. Un mēs izmantojam šo sasaisti tieši, ko nodrošina, ka mēs varam integrēt mūsu dizainā, kā arī atsevišķos gadījumos, kad ir nepieciešama aptauja, vienkārši, lai
bijis kāds notikums un iegūtu pēc viņa šo te atgrieznisko saiti. Piemēram, pēc ēnu dienas, kad mums bija ļoti daudz ēnas, mēs arī šos te jautājumus apkopojām caur platformu, izdalot QR kodus, un tad varēja aizpildīt šīs te anketas. Nākamo slaidu, lūdzu. Un tad mēs aptaujus, tad mēs zinām par to, ka mums ir šīs te ambulatorās vizītēm pēc neatliekamās palīdzības apmeklējumu un dienas stacionāru būtībā ambulatoriem pakalpojumiem. Tas, ko mēs darām, tad, ja mēs esam saņēmuši no pacienta piekrišanu tam, ka viņš piekrīt, kad viņam var nosūtīt šo te linku, mēs nākamajā dienā izsūtām uz SMS-iem šos te, nākamo lūdzu. Mēs izsūtam šos te izsūtam SMS ar linku, kurā mēs iekļaujam mēnesi, lai būtu un kaut kādu identificējošu parametru, lai saprastu, par kādu pakalpojumu iet runa. Mēnesis ir izvēlējamies tieši no tā iemesla dēļ, lai nebūtu pārāk mazs skaits, lai viņš būtu tomēr vairāk vai mazāk anonimizēts, lai nebūtu tā, ka uz šo pakalpojumu ir 2 pacienti konkrētā dienā bijuši, un tad mēs būtībā zinām, kur viņi ir, bet mēneša griezumā līdz ar to tas sanāk daudz lielāks skaidrs. Aptaujas tiek nosūtītas uz pacienta norādīto kontaktāru, ko viņš ir norādījis, kas mūsu gadījumā pārsvarā ir pilnvarotājs personas, tad vecāks, vai no 14 gadiem šīs te anketas var būt arī kā kontaktālums norādīts pats pusaudzis, un tad viņš ir tiesīgs pats arī aizpildīt. Kā arī, ja tas ir pieaugušais cilvēks, kas ir apmeklējis mūsu kādu maksas pakalpojumu. Un tad tas, ko mēs darām atšķirīgi, tas, ka mēs regulāri paņemam no Longgenese šos te datus, mēs viņus ielādējam pie sevis, kas, protams, ir automātisks rīks, jo šis te ir automatizēts process, un mēs viņu lejupielādējam mūsu biznesa inteliģences rīkā, kurā mēs veicam par nākamo slaidu. Jā, mūsu biznesa klikā, ko mēs izmantojam, bet, protams, katra iestādē tas var būt cits, Power BI vai vēl kaut kas, un tad mēs varam likt arī šos datus ar daudz ko citu. Šis ir viens no tādiem skatiem par mūsu dienas stacionāra atbildēm, recommendēšanas indeks, kas tādā klasiskā veidā, kā mēs viņu reiķinam, Net Promotion Score. Bet atkal, šo te vizualizāciju mēs varam veidot tādu, kā gribam. Mēs šobrīd esam izvēlējušies šādā veidā. Kā es teicu, mums ir svarīgi arī dienas stacionārā kādi, teiksim, profili tur ir bijuši. Tāpēc mums ir šis papildus parametrs arī par profilu, lai mēs saprotam, kur varbūt kaut kas veicās un nē. Un viena no būtiskām sastāvdaļām, protams, ir arī visās anketās arī ir komentāri, kur cilvēki caurskata šos te komentārus, kas ir un kā ir. Ne tikai mēs paskatāmies, ka ir bijuši šie komentāri, ne tikai vērtības, kas ir aprēķināts, piemēram, dažādi topboxi par kā viņi jūtās, ja? Kādā veidā viņi jūtās, ja? Bet mēs arī, piemēram, neatliekamās palīdzības centrā tikko kā ieviesām šo te sapratām, ka vecāki bieži vien ir neapmierināti un kad ļoti ilgi ir jāgaida. Un savukārt mēs veicām izmaiņas, lai varētu ieiet nodaļā uzreiz redzēt, cik daudz ir pacienti, cik ir prognozējuma pirmā šī te gaidīšana līdz apskatei. Un tas būtiski uzlaboja šo te pacientu pieredzi un viņa atsauksmi. Vienkārši, ja tu zini, ka tev ir 4 stundas jāgaida, tad tu samierinies ar šīm 4 stundām. Un, ja gadījumā sanāk ātrāk, ir labi. Bet, ja tu redzi, ka nezini, cik ilgi tas varētu aptuveni būt, tad tas, protams, rada papildus nevajadzīgu stresu, kas, protams, neatliekamo palīdzību nodaļu apmeklējot ir sakāpināts. Un par nākamo slaidiņu.
Un tad ir pacientu portālā, kur mēs esam identificējuši personas caur Latviju LV. Tad mēs skaidri zinām, kas tā ir par personu, kādi šai personai ir bērni. Jāatzīst, protams, ka mēs rādām datus, kādi ir mūsu sistēmā. Varbūt, protams, situācijas, kad dati ir mainījušies vai nav mainījušies, mums nav pamata uz savu galvu pārbaudīt e-veselībā, ka jūsu dati ir mainījušies, bet tie ir dati, kādi ir mums, mēs viņus arī parādām. Un, attiecīgi, šobrīd mums ir pieejamas 3 anketas, kuras ir jāapmeklē pirms veselības, ir reumatologi. Jo viņi bija pirmie, kas vēlējās šīs anketas, un būtībā viņiem tas tika arī, mēs meklējam šo risinājumu, kā nodrošināt. Un pēc tam mēs izvēlējāmies anesteziologu, jo mums ļoti liels skaits tieši anesteziologa apmeklējumu, kas ir pirms operācijām, citiem izmeklējumiem, kuros ir narkoze, ir attālinātas. Līdz ar to nodrošināt to, lai viss process būtu attālināts. Un arī sporta ārstiem, jo ļoti bieži bērni, kas dodas pie sporta ārstiem, nāk kopā ar saviem treneriem, un pusauģi ir jaunieši, kas var arī kaut kur to anketu pazaudēties. Vecāks vai kopā ar vecāku viņi var aizpildīt šo te veselības anketu, vai tad viņi ir. Un tas, ko mēs darām, tad, kad pacients ir aizpildījis šo te anketu, mēs atkal lejupielādējam pie sevis, saglabājam mūsu datubāzē, un ārsts jau strādā ar savu sistēmu. Tad šie te dati, kas bija Longgenesis, ārstam nav nekur jāiet, viņiem parāda viņa vidē. Mēs viņus ir dažādi veidi, bet mēs izvēlējāmies veidu saglabāšanai. Nevis, ko arī piedāvā Longgenesis, ka kā PDF saglabāt, bet mēs izvēlējāmies strukturētu datu savākšanu pie sevis. Jo, piemēram, reumatologu gadījumā reumatologs vēl papildus veic savu novērtējumu, pēc tam vēl rēķinās papildus punkti, un to jau viņš dara savā sistēmā. Piemēram, anesteziologiem ir savādāk, viņi vienkārši apskata šo te anketu, un pēc tam viņiem ir papildus sava anketa, ko viņi izskata. Lūk, un ar nākamo slaidu, un tas, kas arī bija, ir forši, kā mēs jau runājām, tad mēs iegājām pacientu portālā. Šī ir testa dati, kā saprotat, dzīve ir skaista, pacients ir tīrs testa pacients, ar šādu nosaukumu mēs parādām, kad ir šī vizīte, kur ir jāierodās, un arī tad ir šīs 2 iespējas. Viena ir aptauja, un otra atteikt vizīti. Jūs, kā vienmēr zināt, vizīšu atteikšana ir svarīgs posms, lai mēs varam izmantot šo laiku. Un tad aptaujas gadījumā pacientam nekur nav jāiet. Viņš vienkārši nospiež šo te pogu, nākamais mums uz laitā ir. Un par tur, kur ir vajadzīgs paraksts par piekrišanām, šobrīd mēs to vēl izskatām, kādā veidā, vai cik tas būtu vai nebūtu ērti. Longgenesis nodrošina šo te variantu, jo arī sasaiste, kas mums ir, viņi ir droša, mēs esam droši jautri, bet tīri no praktiskā viedokļa mēs vēl šobrīd to neizmantojam, jo mēs domājam par šīm dažādām piekrišanām. Ir sevišķi, kas ir jo daudzas no piekrišanām, kas ir saistītas ar to, jūs jau zinat, kad ir vajadzīgs, lai tas ārsts izskaidro, un pēc tam ir šis te paraksts, mēs nevaram otrādā veidā. Un tāpēc mēs vēl domājam, kā šo te procesu, kā tas būtu ērtāks. Okay, un tad, ir šī anketa, un šī anketa, kā redzat, ir tā kā mūsu dizainā. Tas ir e-frames, kāds saprot tehnisko valodu, kurā mēs esam varējuši pateikt, ka ir mūsu fonti, nevis Longgenesis fonti, tas ir mūsu portāla fonti, mūsu krāsas, mēs to esam varējuši mūsu stilu uzlikt virsū šīm te anketām, kas ir arī būtiski, jo reizēm, ja mēs parādītu pavisam citā stilā šo te anketu, kas ir iešūt, tad liktos, kad ir
kuras tagad nokļuvu, bet lai neradītu šo te nevajadzīgo, ka mēs bijām vienā portālā un tagad ir cits, tad tas ir. Un vēl viena būtiska lieta, kas ir šeit, mums ir paredzēta vienošanās, kad mēs jebkurā brīdī šīs te anketas, un to ļoti ērti var izdarīt, varam izdzēst no Longenesis servera. Līdz ar to mums ir pilna pāraudzība par to, kādi dati ir pie mums un kādi dati vēl ir vai vairs nav Longenesis platformā. Jo reizēm tas ir tas jautājums, cik ilgi vienā vai otrā vietā viņi būs. Mēs varam šo te kontrolēt. Un, man liekas, bija vēl viens slaids, vai nebija? Jā, tas arī tad ir viss. Esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja ir kas ir. Jo arī tas veids, kas ir galvenais, mēs varam ieviest, no tāda tehniskā viedokļa, mēs jau varam ieviest anketas. Tas nav ilgi, tas nav sarežģīti anketu. Arī, ja teiksim, vēlās daudz, mums ir pašu personāls, kas veido šīs te anketas, jo tāpēc, ka mums pēc tam ir vajadzīga integrācija, un tad ir daudz vieglāk. Bet šis te izveidošanas, gan pašas anketas izveidošanas rīks, gan arī importa, lai saliktu, teiksim, savām kastītēm, ka viņš nav ilgs. Tas ilgākais process ir parasti saprast, kādai būt šai anketai, novalidēt pret ārstniecību, kad tas, kas bija papīrā, ir arī labi, ka tas ir digitalizēts, šīs te lietas, jo mums protams, mums ir vēl paredzēts pāris anketas un vēl ar atsevišķiem profiliem mēs runājam, bet būtībā tas lielākais posms ir, kad ārstniecība ir gatava pāriet no kādas anketas, kas ir papīra formātā uz šo digitālu. Tad, kad viņi ir gatavi, tad to izdarīt vairs nav nemaz tik, to var izdarīt, un tas nav ilgs process. Ilgākais process tieši ir šīs te saprast, kādai tā anketai būtu. Jā, paldies liels arī no mūsu puses par uzmanību. Domāju, ka mēs tagad varam pāriet uz jautājumu un atbilžu sesiju. Domāju, ka mēs varam, varbūt, kolēģi piekritīs, mēs varam varbūt no sākuma adresēt jautājumus, kuri mums bija saņemti no reģistrācijas. Mums ir diezgan, sanāk, 6 jautājumi. Es domāju, ka mēs varētu rindas kārtībā viņus attiecīgi nolasīt, un tad arī attiecīgi atbildēt. Ieva, Agate, kur no jums grib sākt? Varbūt var nolasīt jautājumu, tad mēs kaut kā sadalīsim. Jā, labi. Tad mēs bijām saņēmuši diezgan vienkāršu īsu jautājumu, bet ir ļoti nozīmīgu, kur glabājas dati. Jā, lūdzu, labi. Jā, paldies, Agat. Jā, dati mums glabājās AWS serveros, un konkrēta lokācija ir Stokholma. Tātad mēs, lai nodrošinātu šo iespēju, ka tad var jebkurā vietā no jebkuras ierīces, tātad mēs esam izvēlējušies būt par digitālu web platformu. Kas būtiski par datu glabāšanu ir arī tas, ka mēs esam gan datu drošu glabāšanu esam apstiprinājuši ar ISO certifikātu. Ir dažādi procesi gan par rezerves kopiju veidošanu, gan arī par darbinieku apmācības, par personas datiem un citi nozīmīgi procesi. Un īpaši par personas datiem ir arī papildus ISO iegūts tieši šajā konkrētajā punktā. Tas tā ļoti vispārīgi, bet kā Guna jau minēja, šie dati, ja ir šīs integrācijas, tad tie dati arī glabājas gan klienta sistēmā, gan pie mums, bet to visu var kontrolēt, kurā brīdī, kuri dati vairs nav mūsu sistēmā, un kas būtiski, laikam, kas neizskanēja, kad, piemēram, to integrāciju var izveidot arī tā, ka piemērs ar BK uzgadījumu, kad mēs Longenesis nezinām neko par pacientu profilu pašu, atskaitot, kas ir sniegts varbūt anketās, bet līdz ar to ir šie identifikātori, kas ir vienīgā lieta, kura atnāk līdz mums par šo cilvēku, un BKUS ir vienīgie, kas var identificēt, kas tas pa identifikātoru un kas tas par pacientu. Es varbūt vēl papildināšu, ka
ka mēs un Genesis esam šajā gadījumā tikai un vienīgi datu apstrādātājs, un būtībā mēs pildām tā kā to funkciju uzdevumā, datu pārziņu uzdevumā, kas ir veselības aprūpes iestāde, pacienti, tā kā tie dati visi būtībā paliek tā kā lokāli slimnīcā. Tad iesim tālāk. Bija jautājums, kā notiek datu dzēšana vajadzības gadījumā. Šeit atsaucoties uz Agatas piebildi, kad mēs esam tikai datu apstrādātājs, tad visa dzēšana vienmēr tiek viņai jābūt ir apstiprinātai, saskaņotai, inicētai, tā skaitā no datu pārziņa. Tātad jebkura datu dzēšana var notikt tikai un vienīgi, ja apstiprinājums ir nācis no šī datu no klienta. Ir platformā pieejami vairāki automātiski procesi, kur šīs klients administrators var dzēst atbildes sev no konkrētu mērķu iemeslu dēļ. Šeit ir arī konkrēts process, ka dati vispirms tiek arhivēti un pēc tam tikai 90. dienā tiek automātiski dzēsti, tā ka tur arī ir iespēja, tā kā, ja ir kaut kādi iemesli, tad šo arhivēšanu ir iespējams atsaukt. Tāpatās arī, ja notiek atsaukšana, piekrišana, tad mēs tos datus paslēpjam, bet jebkurā gadījumā vienmēr datu pārziņas ir tas, kurš pasaka, vai šie dati vēl ir, piemēram, pētniecībā, varbūt pētniecība tiek veikta sabiedrības mērķu vārdā, tad varbūt tie datus vēl vajag izmantot, varbūt viņus vajag izmantot turpināt anonīmā veidā, tā ka šis viss arī paliek uz datu pārziņā lēmumu. Tā ka, un ja dalībnieks sazinās ar mums, ja viņš kaut kur atrod mūsu e-pastu, tad mēs arī vienmēr šo informāciju pārsūtam uz klientu, kurš saka gala vārdu par šo, kas notiek ar datiem. Paldies. Tad ejam tālāk. Kādas ir integrācijas iespējas ar citām veselības informācijas sistēmām? Saņēmām arī tādu jautājumu. Jā, par integrācijas ir vairākas. To mēs redzam, ka tā ir būtiska lieta. Un tad viena no tām ir, ka bieži vien lielākoties jau ir mums iestādēm savas sistēmas, kur viņi ved pacientus, kur viņi ved ārstus. Un mēs redzam, ka viņiem vēl vienu rīku, varbūt reizēm viņi nevēlas šo vēl vienu rīku ievies šo cilvēku dzīvē, tāpēc mēs varam ar iFrame palīdzību būt šis neredzamais papildspēks jebkurai sistēmai. Un tad ir iespējams gan aptaujas bez reģistrēšanās, gan ar reģistrēšanos, gan arī mūsu šajā pavasarī piegādājām jaunu iespēju, ka var arī šīs plūsmas ar secīgām aktivitātēm integrēt, tā ka, tas viss ir iespējams, jau BKUS jau aktīvi mums šo te izmanto. Papildus, jau arī izskanējuši šie datu eksportēšanas veidi, varam gan, kā jau teica, kad varam gan taisīt, kad ir periodisks process, kas paprasa kaut kādu par kaut kādu periodu datus, gan arī ir šie te webhook, kad vienkārši katru reizi kā jauna atbildi ienāk, arī viņa tūlītēji tiek nosūtīta uz klienta sistēmu. Un, protams, mēs arī turpinām pētīt un attīstīt šo, lai arvien vairāk un vairāk integrētos, būtu ieintegrējami. Jā, paldies. Tad, lai mēs tā kā plūstošāk iet uz priekšu, mēs arī redzam čatā dažus jautājumus, kuriem liels paldies, ka sūtat un esat aktīvi. Tad jautājums, sakiet, lūdzu, piekrišanas anketas ir papīra formā vai kādā citā veidā tiek iegūta piekrišana no pacienta iekavās pārstāvja par prem aptauju nosūtīšanu? Tātad, es domāju, ka tas droši vien, ka bija bērnu slimnīcā jautājums. Mums ir divi veidi. Ja tad pacients ir atnācis reģistratūrā reģistrēties, jo tāpēc, ka tas ir pēc vizītes, tad viņam ir šis te jautājums.
mutiskais jautājums, vai viņš piekrīt vai viņš nepiekrīt. Ja tas ir stacionēšanās, tad šis jautājums ir iekļauts mums kā stacionēšanās līguma sadaļā. Savukārt, ja pacients izmanto pašreģistrācijas kiosku, tad arī šeit reizi 3 mēnešos mēs klientam pārjautājam, ka viņam ir šāds e-pasts un vai viņš piekrīt. Mēs izvēlējamies reizi 3 mēnešos, tāpēc, kad bieži vien ir šie dažādi rehabilitācijas pakalpojumi, kur pacients nāktu nedēļā vairākas reizes, viņam katru reizi šo jautājumu uzdos, un tad tas būs apgrūtinoši un padarīs procesu ilgāk. Bet jā, mēs tad vai nu līgumiski, ja tas ir stacionārs, arī dienas stacionāra gadījumā, vai arī reģistratūras darbinieks, vai attiecīgi pašreģistrācijas kiosks. Jā, paldies. Man šķiet, Guna, ka nākamais jautājums arī ir adresēts BKUS. Labdien! Sakiet, lūdzu, cik sarežģīts process ir atbildes no anketēšanas rīka, šajā gadījumā OneGenesis domāts iebūvēt jūsu sistēmā? Tātad, mēs saņemam šos datus priekš mūsu sistēmām, tad BI rīkam viņa specifisko īpašību dēļ. Tas ir Excel, tāpēc, ka tā bija vienkārši vieglāk saprotās šīs sistēmas, un, kā es teicu, tad ir API, Excel, un tālāk jau ir Excel apstrāde. Šajā klikla rīkā turpretī, ja tās ir atbildes, kas mums nāk no šiem pirms vizītēm, ko mēs aptaujājam, tad tajā gadījumā mēs saņemam šos datus vai nu caur webhaku, vai mēs pajautājam, jo mēs arī pieņemam to, ka pacients varēja līdz pusē atbildēt uz anketu, tas nekas. Tomēr līdz pusē viņš ir atbildējis un tā kā paņemt šo anketu, lai ārste tālāk var pārjautāt un pārliecināties. Bet tad šajā gadījumā mēs dabūnam šos datus caur API JSON formātā un attiecīgi pēc tam mēs viņu vienkārši ir šī importa procedūra. Ja? Tas nav nekas sarežģīts, jā, bet, protams, ir jābūt vietai sistēmā, kur to saglabāt un arī kur to atrādīt. Jā. Bet ir arī otrs variants, ko es pieminēju, bet vienkārši mēs viņu neizmantojam, ko piedāvā arī, kad var lejupielādēt PDF pareizmeitenes, un tad šo saglabāt kā dokumentu, tad tas ir vēl vienkāršāk, jā, bet tad tas ir viens dokuments, bet ja interesē kaut ko reiķināt un skaitīt pēc tam, tad, protams, ir vajadzīgi šie kā tās anketas veidojās. Bet arī mēs ilgstoši un ilgi gājām, lai atrastu to, devām mūsu priekšlikumus, kā lai vieglāk būtu saprast šos, datus arī Excelī, ko saņemam, un man liekas, ka šobrīd jau tas ir ļoti labi izkristalizējies, un viņi ir lietojami. Paldies, Guna. Vienu komentāru mazliet arī par to iepriekšējo jautājumu par digitālajām piekrišanām. Tiešām, kā Guna saka, parasti tas pirmreizējā piekrišana vispār saņem, piemēram, izaicinājumu aizpildīt to prēmu. Notiek slimnīcā, piemēram, nereti tas ir arī blakus, piemēram, ārstniecības līgums, un tad papildus pajautā, vai slimnīca var kontaktēties, nereti jau tas ir iestrādāts, bet tajā brīdī, kad pacients vai vecāks nonāk mūsu platformā, mēs nodrošinām, mēs to saucam par digitālu dinamisku piekrišanu, ar dinamisku nozīmē, ar dinamisku domājot to, ka lietotājs, dalībnieks var ienākt platformā jebkurā brīdī, pārskatīt savas piekrišanas, viņš var atsaukt savas piekrišanas, redzēt, kurā laikā ir kam devis piekrišanu. Tāpat ir iespēja šīs piekrišanas, mēs to saucam par granularitāti, kad sadalīt dažādos līmeņos, ka, piemēram, piekrīt, ka tiek sūtīti aicinājumi vai atgādinājumi, dienas grāmatām, nepiekrīt, kad tiek sūtīti aicinājumi pētījumiem, un ka kad ir iespējama līmeņošana un administrators, tas var būt veselības aprūpes speciālists, māsa, reāli laikā redz, šis cilvēks ir piekritis, tātad mēs viņam varam jautāt to un to, un kā arī to procesu var arī automatizēt, kad, piemēram, ja ir piekrišana sniegta, tad dalībniekam tiek nodrošināts nākamās aktivitātes ar kaut kādu konkrētu regularitāti. Tā kā tas process, gan piekrišana, gan tālāku aktivitāšu ir ļoti tāds dinamisks, veidojams un pielāgojams pēc vajadzībām. Paldies.
Paldies. Es savukārt varētu Jā. papildināt par šo te integrāciju, kad man gan jau, ka Guna apstiprinās, ka tā pirmā reize ir tāda, ka tur vēl ir daudz jautājumu, citreiz pat varbūt, kur tie dati nonāk, un varbūt, ka, kā jau vienmēr ir arī kaut kādi atsauksmes no, piemēram, ārstiem, kad gribās kaut ko uzlabot, tā, ka tā pirmā reize ir varbūt nedaudz ilgāka, bet noteikti process nav sarežģīts, un mūsu atbalsta komanda tam palīdz, vienmēr ir gatava palīdzēt. Bet tiklīdz jau ir skaidrs, kā tas process notiek, tad, man liekas, katra jauna aptāja, jauns procesiņš jau ir diezgan raits solis, es nezinu, pāris dienu jautājums. Super, paldies. Tad mums ir jautājums, kas būtu, laikam arī Gunai ir adresēts, kas būtu pirmais, ar ko kāda jauna ārstnieciskā iestāde varētu izmēģināt Longenesis rīku, lai labi saprastu tā pielietojumu? Domāju, ka visdroši vien, kad visvienkāršākais veids tiešām ir sākt ar prēma aptaujām, bet ir vēl viens veids prēma aptaujām, ko var, teiksim, tīri izmēģināt, ir izveidot, un arī atsevišķos gadījumos mēs to izmantojam. Tad mēs izveidojam anketu, nevis kādam izsūtam vai kā savādāk, bet tad links uz šo anketu ir ar QR kodu, kas ir kaut kur piestiprināts. Un tas, no vienas puses, tas ir salīdzinoši vienkārši, tāpēc, ka tikai Longenesis mēs uztaisam šo te rīku, mēs uztaisam, kad pie viņa var kāds piekļūt, ja, no ārpus, un tad mēs saprotam ar Longenesis iespējām, kaut vai lejupielādējam šo te Excel un paskatāmies Excelī, kā mēs šos datus varam sakombinēt un paskatīties, ko no viņiem iegūt, un tos iegūt to pirmo priekšstatu. Tas ir tas tā kā nultais variants, ko mēs varam izdarīt, ko mēs varam apskatīt. Nezinu, pieņemsim, ir vajadzīga iestāde. Tīri, lai izmēģinātu, jā, daudzās iestādēs ir darbinieka anketēšana, jā, tad uz pašiem uz sevis izmēģināt šo te anketēšanas rīku. Mums bija anketa par apmierinātību, neapmierinātību, jā, un tur ir tā pievienotā vērtība, jā, uzreiz jau mēs iegūstam, kad mēs esam aptaujājuši tos savus darbiniekus un apskatījušies, ko mēs iegūstam. Un tad jau var taisīt tos nākamos soļus. Tas pašus prēma aptaujas taisīt jau uz ārstniecību, jau uz pacientiem, jo mums arī bija anketas, kur mēs vienkārši pie izraksta, mums bija šis QR kods vai links, jā, kad, ja jūs gribat, jūs varat, jā, ir kaut kādas vietas, kur tas, teiksim, arī tieši tādā veidā strādā, jā, un tad tālāk mēs skatāmies jau, lai mums būtu automatizēti atjaunotos šie te dati, jā, jo, teiksim, mūsu gadījumā viņi atjaunos vairākas reizes nedēļā, automātiski viss tas notiekās, bet tas sākotnējs tiešām tāds. Paldies. Es tā ieteiktu, bet tas, protams, nav akmenī kalts. Jā, es labprāt papildinātu, ka noteikti, ja ir arī kaut kādas šaubas, vai tas rīks ir mums, vai mums viņš noderētu, noteikti uzrunāt mūs, un mēs ļoti labprāt parādīsim dažādas variantus, kā izmantot. Jā, tas vienkāršākais un saprotamākais bieži vien ir tās anonīmās aptaujas, kas ir pacientu pieredze, bet parasti mēs arī parādām tos, piemēram, pielietojumus ar autorizēšanos, un tur atverās pilnīgi cita pasaule, ka tas pacients var tikt iesaistīts atkārtoti, novērots dinamikā, mēs piedāvājam dažādus riska kalkulātorus, dažādas sagatavas, tā kā atkarībā no tām vajadzībām mēs noteikti pielāgojamies un, jā, piedāvājam arī tādus detalizētākus demo, kur mēs parādām to rīku, un tad var saprast, kas der, kas neder, kā mēs varam virzīties kopā tālāk. Vēl uz dažiem jautājumiem atbildēsim, bet gribēju arī pieminēt, ka mēs palēnām sākam jau tā kā finiša taisnē ieiet ar savu foršo webināru. Vēl pēdējo reizi gribēju pateikt, ka droši varat rakstīt arī čatā. Un redzam vēl vienu jautājumu, kas bija iesniegts, to tad es atbildēšu, jo to es arī pirms tam prezentācijā parādīju, vienkārši vēlreiz atkārtojot. Jautājums bija, kā strādā jūsu rīks, jeb kā to redz medpersonāls un tad attiecīgi pacients. No pacientu skata mūsu platforma veselības aprūpes iestādes vārdā automātiski sazinās ar pacientiem, izmantojot SMS vai e-pastu. Tādā veidā nosūtot saites uz pacientu digitālajiem ziņotajiem mērījumiem, mēs runājam par promu.
Šeit pacienti ērtā veidā ziņo par savu veselības stāvokli, izmantojot savas ierīces neatkarīgi no atrašanās vietas. Par galvenajām funkcijām vēlreiz atkārtojot, platforma nav jālīpielādē. Platformai ir interaktivitātes elementi, kas krietni pārsniedz vienkārši aptaujas un nodrošina ērtu informācijas ievadu pacientam. Savukārt no veselības aprūpes iestādes puses, to, ko redz medpersonāls, Longenesis platforma veselības aprūpes iestādēm ir kā centralizēts portāls, kas pārvērš ziņoto iznākumu datus jēgpilnās atziņās, izmantojot reālaika vadības paneli, par ko es arī jau biju iepriekš parādījis. Un iestatīšana ir pavisam vienkārša un ātra. Longenesis komanda palīdz šo visu izveidot un iestatīt visus šos pacientu ceļus, kā arī apmāca veselības aprūpes iestādes personālu rīkoties ar šo platformu. Un noapaļojot to, ko minēju, tad galvenās funkcijas medpersonālam, ka tas ir centralizēts portāls, iestatīšana ir pavisam vienkārša un ātra, uzstādīšana notiek 1 līdz 2 nedēļu laikā. Pieminēšu arī, ko Agata minēja, ka mums arī ir dažādu veidņu bibliotēka, kur var izvēlēties dažādas jau sagatavas, un platformas lietošanai ir arī iespējami dažādi norēķina termini. Jā, atgriežoties pie vēl 2 jautājumiem, mums bija jautājums, es vēlētos uzzināt vairāk par pacientu drošību un GDPR nosacījumiem saistībā ar digitālu pacientu iesaistīšanas rīku ieviešanu slimnīcas ikdienas darbībā praksē. Mazliet varbūt atkārtojoties, tiešām tas rīks ir izstrādāts pēc augstākajiem datu drošības standartiem un ievērojot visas datu aizsardzības regulas prasības. Un arī, kā minēja, mums ir arī šī ISO certifikācija, kas ir ļoti maz uzņēmumiem un īpaši jaunu uzņēmumiem, tā kā mēs par to ļoti lepojamies, jo tas process, lai dabūt šo certifikāciju, ir diezgan tāds pagaršs un ļoti, ļoti atbildīgs. Tā kā slimnīca, tad, kad viņi izvēlās mūsu rīku, mēs garantējam par to datu drošību, protams, par visu saturu, kā iesaisti ir atbildīgi pats slimnīca, bet mēs noteikti nodrošinām ar kaut kādiem arī padomiem un pieredzēm. Tāpat mūsu rīks ir arī izmantots īstenībā pētījumos, īstenībā arī Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju tieši par pacientu drošību, un ar mūsu rīku ir ievāktas šī pētījuma rezultāti, kā pacients jūtās, cik droši viņš jūtās slimnīcā, vai viņš jūtās ērti, kurā brīdī viņš jūtās kaut kādi, ka viņš jūt varbūt kaut kādu pārkāpumu vai kaut kādu uzlabojumu. Tā kā tāds varbūt blakus lieta, ka mūsu rīks arī var tikt izmantots pētījumi. Paldies. Un tad vēl viens jautājums, es arī tad šo atbildēšu. Vai ir izstrādāts vadlīnijas vai kāda apmācība kursi veselības aprūpes speciālistiem ērtākai un drošai ieviešanai ikdienas praksē? Arī šo mēs diezgan bieži dzirdam no mūsu potenciālajiem interesantiem, un vai vispār ir kaut kādas instrukcijas, angliski guidance, teiksim, pacientiem. Un tas daļai varbūt arī pārklājas ar to, ko es nedaudz minēju, bet šajā jautājumā es to varu padziļinātāk pastāstīt, ka uzsākot sadarbību, mēs nodrošinām klientam iepazīšanos vispār ar mūsu rīku un visu tā funkcionalitāti un izmantošanas iespējām un darbošanos praktiski ikdienā. Katram klientam atbalsta speciālisti mūsu Ilva, nodrošina ērtu rīku izmantošanas uzsākšanas procesu, atbalstot pēc nepieciešamajām vajadzībām. Ja vienlaicīgi darbu uzsāk vairāk veselības aprūpes vai citi speciālisti, tad mēs piedāvājam kopīgas darbnīcas gan klātienē, gan attālināti, lai veiksmīgāk iepazītos ar rīku un tā iespējām. Rīks ir izstrādāts, lai pacients uzreiz tajā saprastu darāmo, pieejams aktivitātes, aptaujas, piekrišanas, pacienta ceļu plūsmas un viss sagaidāmais tālāk. Un savukārt administratoram ir iespēja arī nodrošināt pacientu ar papildus instrukcijām par ārstēšanos, procedūrām vai kādu citu procesu. Katrā ziņā to visu savalkot kopā, mēs esam ļoti ieinteresēti pēc iespējas ātrāk, tad, kad jūs sākat strādāt ar mūsu platformu, mēs esam paši ieinteresēti pēc iespējas ātrāk kopīgi ar jums palīdzēt jums palaist pirmās aktivitātes un tādā veidā jau saņemt pirmos rezultātus. Un tādā veidā jau iesaistīt pacientus, veidot šo te plūsmu
un palīdzēt tik tālu, kad jau process, ka jūs pilnībā jau pārzināt process ir automatizēts un mums paliek savstarpējā, teiksim, komunikācijā šie tālākie attīstības jautājumi par jaunām aktivitātēm, jaunu pacientu ceļu izveidēju un vispār kā mēs varam šo te visu procesu mērogot jūsu veselības aprūpes iestādē. Un domāju, ka mēs varam arī noslēgt, bet gribēju piedāvāt vēl vienu iespēju arī kādam pacelt roku, varbūt pajautāt jautājumu dzīvajā ēterā, ja kāds to vēlās. Nebūs laikam, ja? Pieņemam arī vēlāk jautājumus noteikti. Jā. Labi, es domāju, ka mēs ar to arī varam noslēgt. Katrā ziņā es gribu atgādināt, ka, ja vēlaties vairāk uzzināt par to, kā varat paši veidot savus digitālus pacientu ceļus savā veselības aprūpes iestādē, droši rakstiet. Mani kontakti ir apakšā, kā arī, ja ir kādi jautājumi Gunai, tad arī Gunas jautājumi ir. Un kā jau minēju, redzam, ir jautājums. Laikam, vēl paspēsim. Man drīzāk nevis jautājums, bet es gribēju pateikties Longenesis par sadarbību. Man bija pieredze izmantot jūsu pakalpojumus un tīpaši liels paldies visiem atbalsta cilvēkiem, kas palīdzēja to izveidot. Un es gribēju, kā arī kā patērētājs, teiksim tā, ieteikt kolēģiem šo iespēju izskatīt. Jo ļoti ir ērts resurs, ļoti ērti, ka ir pieejams cilvēks, kas atbalsta, kas palīdz. Ļoti ērti arī pacientiem to izmantot. Tā kā no savas puses tiešām vislabākie vērtējumi un paldies jums liels. Paldies, Paulīna. Es tikai gribēju varbūt klātsošajiem, lai klātsošie dzird, kādu nozari jūs pārstāvat vai iestādi? Es izmantoju pētniecības projektam savā maģistra darba ietvaros. Tas bija par bērnu tiesību ievērošanu stacionārā. Tas arī bija bērnu slimnīcas ietvaros izmantots, bet tas nebija tieši projekts, ko pārstāvēja bērnu slimnīca. Paldies. Labi, tad, ja nav vairāk jautājumu, vēlreiz paldies milzīgs par izrādīto interesi, reģistrēšanos un iesūtītajiem daudz jautājumiem. Mums patiešām bija interesanti šo informāciju visu sagatavot un katrā ziņā arī aicināsim uz jauniem webināriem arī nākotnē. Paldies visiem!